Ieva, vai tu zini, ko iegūst skolēns no STEAM? Bet, protams, ka zinu. Mācoties ar STEAM, skolēns iegūst pamatprasmes par dabas likumiem, par tehnoloģiju procesu darbību, par dažādu inovāciju un arī matemātikas principiem. Paga. Bet ko tad iemācās no STEAM? Godīgi sakot, Emīl, skolēni mācoties ar STEAM iemācās dažādas problemātiskas un kritisko domāšanu prasmes. Piemēram, ir dažādas problēmas, un tad skolēniem ir jāizmanto analītisko un kritisko domāšanu zināšanas, un pēc tam jāatrisina šīs problēmas. Nu labi, Ieva, tad pastaigāsim par šo izstādi un uzzināsim vēl vairāk. Prieks jūs atkal redzēt tik plašā un foršā standā. Es redzu, ka te ir arī Fable roboti. Ja tev vienā teikumā būtu jāpastāsta, kas ir Fable roboti, stāsti. Jā, Fable robots ir modulārs robots, kurš ir domāts STEM apguvēji. Un Fable robotam, kas viņam ir baigi labi, viņš ir uz magnētismiem veidots. Viņu var salikt ļoti ātri. Nav jāpavada ļoti ilgs laiks, teiksim, veidojot kādu objektu. Viņš uz modulārais robots, kas ļoti viegli lietojams un ļoti ātri salikt un sākt programmēt. Bet kas ir Fable Face? Ieva, kā tu redzi, Fable Face skatās uz tevi šobrīd. Yeah. Fable Face ir Fable robota sēņa, kura var parādīt emocijas. Līdz ar to mēs varam arī programmēt dažādas emocijas un skaņas, un tas veicina skolēnu radošumu. Tu daudz par šo zini. Es uzdošu vēl vienu jautājumu. Kas ir Fable bloki? Fable bloki ir speciāli izstrādāta programmēšanas programma Fable robotiem. Nāc, Ieva, es tev parādīšu. Tātad Fable bloki programma darbojas Scratch, kā arī, ja Scratch liekas pārāk vienkārši, tad mēs pārslēdzamies uz Python programmēšanu. Mums vakar bija viens puisis, viņš negribēja Scratchā, viņš apsēdās un saprogrammēja mums robotiņu šajā te programmā. Viņš jau respektīvi zināja, ko smuki bija apguvis jau Python programmēšanu. Un šajā standā arī uzreiz tā kā var nākt un vienkārši kaut ko darboties? Mēs atļaujam darboties. Mums arī te nāk bērni gan izmēģināt robotiņus, gan mēs pastāstam skolotājiem, kā izmantot arī citus lietojumus. Un bērniem un skolotājiem visiem ļoti patīk. Es pabiju Igaunijā un kopā ar Igaunijas skolēniem uzzinājām, kā savieno Fable robotus. Arī Emīls piedalījās šādā apmācībā tāpat Latvijā. Bet vai te arī to pašu var iemācīties un izmēģināt? Kā vispār viņu savieno? Jā, Fable robots, pirmkārt, viņš ir ļoti izturīgs, jo viņš ir radīts skolēniem, un skolēni nevienmēr ir ļoti uzmanīgi un gadās dažādi. Bet viņš ir ļoti izturīgs, plus viņu ir ļoti viegli salikt un izjaukt. Mēs noņemam ar magnētismu detaļas, riteņus, mēs varam uztaisīt dažādas citas lietas, kā vien vēlamies. Šeit, piemēram, mēs tagad pārlikām ritentiņu, un viņš tā smuki griezīsies 360 grādos, un mēs varam pielikt, teiksim, arī roku šajā gadījumā, un tad viņš ar to roku var paņemt kādus objektus pārvietot, vai izdomāja, nav robežu un radošumam. Taisīt var jebko. Wow. Kādai vecuma grupai vispār ir piemērots Fable? Fable ir piemērots sākot no sākuma skolas, beidzot ar vidusskolu. Fable izmanto matemātikas, fizikas vielas apgūšanai citādā veidā nekā no grāmatas vai standarta metodēm. Un Fable var izmantot programmēt gan no vienkāršas rokas kustināšanas, gan līdz automatizācijām un pat mākslīgo intelektu iekļaut šajās apmācībās. Laba spēle! Kā vispār var pateikt, kas ir Funfloor? Funfloor ir interaktīvo paklāju sistēma, kas darbojas reālaikā, miedarbojoties, pieskaroties paklājam un radot tādu klātesamības sajūtu. Kā tu redzi, tu futbolu spēlē arī šobrīd tā kā klātienē. Funfloor strādā uz
tehnoloģijām, uz sensoriem un apstrādes programmatūru, kas miedarbojoties veicina šo interaktīvo sistēmu, redzamību un lietojamību. Vēl kas man interesē, vai skolās arī izmanto interaktīvo grīdu? Jā, Lietuvā jau vairāk kā 100 skolas izmanto interaktīvo grīdu. Lielākie plusi ir viegli uzstādīt, laba tehnoloģija, kas ļauj izmantot pat pie apgaismojuma, kāds mums šodien, piemēram, ir, nav jābūt pilnīgi tumšai telpai. Ir jau sagatavoti mācību materiāli skolā, ko izmantos bērniem, lai attīstītu dažādas prasmes, kā arī ir izklaides pakas, piemēram, ja mēs šādu grīdu uzstādām skolā, kur ir telpa, kur ir vieta, kādā koridorā, piemēram, tad bērniem nav jāsēž starpbrīdī telefonā, viņi var izmantot interaktīvo grīdu, lai nodrošinātu kustības un motoriku un attīstītu savas sociālās prasmes savā starpā komunicējot, diskutējot un sacenšoties. Kas notiek par robotiņiem? Tieši šie, piemēram, ir M-Tiny. Viņiem ir dažādas funkcijas, var kustēties apkārt, var izvēlēties dažādas emocijas, spēlēt klavierītes, mācīties, taisīt, piemēram, tādu kā trasīti, izveidojot kombināciju ar komandām. Sarīkuma. Jā. Šī ir, piemēram, bišķiņa vecāka versija. Šī nav flomasters, bet šim vēl ir flomasters. Un ar viņu var rakstīt burtus, ciparus un pat zīmēt. Un viņš tur tagad kaut ko zīmē uz manu galvu, laikam. O, viņš zīmē? Jā, viņam ir flomasters apakšā. Es, piemēram, uzspēju, lai viņš 8 uzzīmē. Kas tas par vitītēm? Šie tieši ir bīboti, tāpat kā šīs ten ir domāts noteikti pirmsskolas vecuma bērniem, varbūt sākumskolas. Tik vienkārši, kā viņš izpilda tavas dotās pavēles. Izvēlies virzienus, uztais kombināciju un viņš brauc. Ja tu, piemēram, tagad vēl vienreiz ievadi, tad viņš atkārtos no sākuma pirmo, ko es ievadīju, ja tu neuzspied izdzēst. Un tas tāds kā arī pats pamats programmēšanā. Un rekur ir tieši tāds pats, tikai bišķiņ lielāks un mazliet citādākām komandām. Viņš mums te braukājās apkārt. Emīl, man liekas, ka tev ir jauns mīļākais sistēma izglītības palīglīdzeklis Funflor. Noteikti, bet nekavēsimies un iesim noskaidrot, ko vēl var uzzināt šajā foršajā izstādē un ko par izstādi domā apmeklētāji.